Labvakar, dāmas kungi! Šķiet, ka pieklājīgās 5 minūtes pagājušas, un mēs beidzot varam sākt mūsu Ko tu domā publiskās debatas par tēmu, vai būtu nepieciešams slēgt mazās skolas. Vēlreiz atkārtoju, ka man liels prieks, ka jūs visi esat šeit. Un varbūt pirms mēs sākam pašas debates, es gribētu sākt ar pavisam īsu pašreklāmu un pastāstīt par to, kas īsti ir Ko tu domā. Ko tu domā ir organizācija, kas strādā pie tā, lai veicinātu kvalitatīvu debašu kultūru un kritiskās domāšanas izglītību Latvijā. Un mēs pie tā strādājam jau 3 gadus, un patiesībā darām daudz lietas. Daži cilvēki saka, ka varbūt pārāk daudz lietas, bet 2 galvenās lietas, kuras es būtu ļoti priecīgs, jūs atcerētos, ir tas, ka pirmkārt mēs organizējam šādas te publiskās debatas, kur mēs mēģinām veicināt to, ka debates un cieņpilnas sarunas ir normāls veids, kā risināt dažādas jautājumas demokrātijā, un ka mums vispār ir prieks, ka lēmumi tiek pieņemti pēc sarunām, nevis vienkārši aiz aizslēgtām durvīm. Un otra lieta, pie kuras mēs strādājam, ir tas, ka mēs daudz darbojamies ar Latvijas skolām un universitātēm, un mēs dodam Latvijas izglītības sistēmai rīkus, ar kuriem veicināt jauniešu spējas argumentēt, kritiski domāt, uzstāties publikas priekšā, uzklausīt citus. Un mēs to darām ar dažādiem debašu turnīriem, skolotāju apmācībām un tā tālāk. Es būtu ļoti priecīgs, ja pēc šodienas, ja jums kādam ir labas idejas, kā jūs varētu palīdzēt mums sasniegt mūsu mērķus, piemēram, ja kāds grib iesaistīties mūsu publiskajās debatēs, ja jūs zinat kādu skolu, kura grib uzsākt debašu pulciņu, ja jūs zinat kādu universitāti, kas grib uzsākt debašu klubu, ja jums ir ja jūs zinat kādus uzņēmumus vai individus, kur varētu gribēt sadarboties, ko tu domā, un palīdzēt mums sasniegt šo te misiju un realizēt mūsu vērtības, mēs būtu ļoti pateicīgi. Man šķiet, ka pašreklāmai to pietiks. Pirms mēs varētu sākt šīs debates, es pavisam īsi gribētu dot vārdu Mārtiņam Zemītim no Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā, kuri arī atbalsta šīs publiskās debates. Jā, labvakar, godātie klātesošie, gan šeit zālē Rīgas ekonomikas augstskolā, gan skatītājiem, kas skatās šīs debates tiešraidē. Eiropas komisijas pārstāvniecība patiešām ir ārkārtīgi pagodināta būt partneris biedrībai Ko tu domā. Mūsu sadarbība jau ir daudz gadu garumā. Mēs esam atbalstījuši gan augstskolu debašu turnīrus, gan vidusskolnieku debašu turnīrus, gan arī šīs publiskās debatas. Un šodienas tēma varbūt pieteikta mazliet provokatīvi vai jāslēdz mazās skolas Latvijā, šķiet ir ārkārtīgi aktuāla. Tā ir publiskās politikas degpunktā, par to tiek lausti šķēpi. Un, lai gan šī tēma ir pretrunīga, es gribētu ierosināt šodienas debatētājiem nebaidīties arī varbūt no tādiem skarbākiem, bet patiesākiem vārdiem, jo, ja mēs paskatāmies uz cipariem, tad Latvijā pēdējos 10 gados skolēnu skaits sistēmā ir samazinājies par vairāk nekā 30%, bet skolotāju skaits ir samazinājies par mazliet vairāk par 10%. Un mēs visi, protams, arī zinām, ka tās demografiskās tendences ir tādas, ka daudzas no šīm skolām ir stipri maz aizpildītas, un Latvijas vidējais skaits skolēnu uz vienu skolotāju ir pats lielākais starp visām OECD dalību valstīm. Tā kā par to ir vērts aizdomāties šīdienas debatas kontekstā, kas, protams, varbūt reizēm ir ļoti skarba un sāpīga, un tajā pašvaldībās, kur šīs skolas ir jāslēdz, tas varbūt ir tāds vietējās līmeņa gaismas pils zaudējums, bet nevajadzētu baidīties no tādām izšķirīgiem lēmumiem. Vēl gribētos pateikt sirsnīgi paldies Rīgas ekonomikas augstskolai par tās laipno palīdzību atvēlot mājvietu šīm debatēm, un it īpaši personīgi šīs augstskolas rektoram Anderšam Palzovam arī par viņu 19 gadus ilgo darbu šīs augstskolas vadībā, un vēlētos novēlēt, lai viņam varbūt tikpat daudz gadu arī priekšā stāv, un ļoti jācer, ka Latvija spēs ievērot tās saistības, ko tā ir uzņēmusies iepratim savstarpējām kvalifikācijām, ko dalību valsts atzīst. Ar to vēlētos sveikt visus šodienas dalībniekus, vēlēt asu mēli, labus un precīzus argumentus, viedokļu sadursmi un lai veicās. Un skatītājiem šo debatu varētu nostīties arī pēc tam video un cerams, ka tā būs vēlreizējas noskatīšanās vērta. Paldies! Tā, liels paldies Mātiņam!
Un tagad varbūt pavisam īsi par to, kas vispār šodien notiks. Tam, ko jūs tūlīt redzēsiet, būs divas daļas. Pirmā daļa būs debašu daļa, kas ir tādas, varētu teikt, tās būs tādas ļoti klasiskas debatas, kur mums būs divas puses, valdība un opozīcija, kur argumentēs par un pret diezgan precīzi nodefinētu tēmu, kas, kā jūs zināt, ir šodienas tēma, vai Latvijā būtu jāslēdz mazās skolas. Un valdības pusē šo argumentu aizstāvēs trīs lieliski dalībnieki. Par argumentēs Dāta Zaķe, kas ir studenti, kas pašlaik studē Latvijas universitātē un aktīvi darbojas arī Latvijas universitātes debašu klubā. Par argumentēs arī Ilze Viņķele, kas ir Saeimas deputāti no Vienotības, bet arī ir vadītāji Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Un visbeidzot par argumentēs arī Kārlis Andersons, kas ir iespējamās misijas direktors. Pret arī argumentēs trīs lieliski dalībnieki. Pirmā runātāja būs Elizabete Fleišmane, kura pašlaik studē Rīgas ekonomikas augstskolā un arī aktīvi darbojas Rīgas ekonomikas augstskolas debašu klubā. Pret argumentēs arī Nikiforovs, kas ir Saeimas deputāts no Saskaņas un arī darbojas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Un visbeidzot, pret argumentēs arī Ināra Dundure, kas darbojas Latvijas pašvaldības savienībā kā padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos. Mēs dzirdēsim 6 runas, kur katra runa būs no 5 līdz 7 minūtēm gara. Un tad, kad būs šī runa jābeidz, es iespējams mazliet pabakstīšu vai teikšu dalībniekiem, ka vajadzētu tā kā apkopot savas domas. Otrā lielā daļa, kuru jūs dzirdēsiet, būs pavisam brīva diskusija, kur visi dalībnieki varēs uzdot viens otram jautājumus. Es pats arī mēģināšu moderēt, varbūt ne pārāk aktīvi. Un jums visiem arī būs iespēja uzdot savus jautājumus un arī īsi izteikt savu viedokli. Tāpēc lūdzu padomājiet par lieliskiem jautājumiem, kurus jūs varētu uzdot. Tā, pirms sākam šīs debates, viena ļoti, ļoti svarīga lieta. Mums vajadzētu noskaidrot, kāds ir jūsu pašreizējais viedoklis par šo tēmu. Ja jums tiktu uzdots jautājums, vai būtu nepieciešams slēgt mazās skolas Latvijā, cik no jums atbildētu jā? Evija, māk skaitīt? Palīdzēs man? Šķiet, ka no klātesošajiem varētu būt kādi 30. Labi, liels paldies. Un kuri no jums domā, ka nebūtu nepieciešams slēgt mazās skolas Latvijā? No klātesošiem kādi 6. Tātad pēc debatēm mēs varēsim salīdzināt, kā šīs debates ir izmainījušas jūsu viedokli. Labi, es esmu pietiekami ilgi vārījies. Tagad man ir liels prieks dot vārdu pirmajam debats runātājam no valdības puses, kur argumentēs par to, ka būtu nepieciešams slēgt mazās skolas. Es došu vārdu Dātai Zaķei. Tātad mēs šajā debatē uzskatām, ka mazās skolas būtu jāslēdz. Ar mazajām skolām šajā debatē mēs saprotam skolas, kurās ir mazāk par 100 bērniem. Latvijā tie ir 36% no visām skolām. Mēs neņemam vērā sākuma skolas un mēs neņemam vērā pirmsskolas izglītības iestādes. Mēs uzskatām, ka tās ir labas, ka ir labi, ka šīs iestādes paliek tuvāk bērnu dzīvesvietām. Par tām mēs šajā debatē nerunājam. Kā kritēriju šajā debatē es vēlos izvirzīt izglītības kvalitāti, ko saņem skolēni. Mēs esam par to, lai visi Latvijas skolēni saņemtu labāku izglītību. Tātad, kāpēc mēs par šo runājam, kāpēc šis ir tik ļoti aktuāli? Šobrīd Latvijas situācija ir tāda, ka 50% skolu mācās 14 līdz 15% bērnu. 5 gados skolēnu skaits ir samazinājies 2 reizes straujāk nekā skolu skaits. Jaunijā un Somijā tika veikts reformas. Skolu skaits tika samazināts un mazās skolas tika slēgtas. Latvijā nekas nav darīts. Mēs uzskatām, ka kaut kas būtu jādara, un mēs uzskatām, ka būtu jāmaina. Jo pēc OECD jaunākajiem datiem
Eksāmena rezultāti mazajās skolās atšķirās par 20%, proti tie ir par 20% zemāki. Mēs uzskatām, ka tā ir problēma, kas būtu jārisina, un mēs uzskatām, ka risinājums būtu mazo skolu slēgšana. Kā galvenā problēma Latvijas izglītībā šobrīd tiek identificēts finansējuma trūkums. Mums nav nekam naudas, kas ir paradoxāli, ņemot vērā to, ka Latvija izglītībai tērē 15,8% no sava IKP. Salīdzinājumam Igaunija tērē 14,7%. Tas ir iemesls, kāpēc skolotājiem nav tik liels algas, kā varētu gribēties. Kaut gan, ja mēs atkal salīdzinām ar Igauniju, ko mēs mēdzam darīt, tad Igaunijā skolotāji par vienu slodzi saņem 900 eiro, Latvijā vidēji 680. Šī atšķirība ir ļoti liela, it īpaši ņemot vērā to, ka mēs tērējam vairāk. Tad kur pazūd šī nauda? Un kāpēc mēs nevaram atļauties to, ko mēs gribētu? Es savā runā stāstīšu par to, kā šis finansējuma trūkums negatīvi iespaido gan mazās skolas, gan arī lielās skolas. Ilze savukārt pastāstīs par to, kur rodas šis finansējuma trūkums un kāpēc tā ir problēma. Savukārt Kārlis argumentēs, kāpēc labas izglītības pamatā ir labs skolotājs un kāpēc mazajām skolām ir grūtāk piesaistīt labus skolotājus. Tātad par skolām. Mēs uzskatām, ka optimālākais skolu izmērs pēc pētījuma datiem tie ir 600 līdz 900 bērni. Gan mazākās skolās, gan lielākās skolās šis bērnu skaits nerada problēmas, bet mācību rezultāti nav tik labi. Šis ir optimālais skaits, uz ko mēs gribētu iet. Pētījumā tās tika definētas kā vidējas skolas, Latvijā tās varētu definēt jau kā lielas skolas. Kā arī mēs uzskatām, ka ideāliem klases izmēram pēc pētījuma datiem nevajadzētu būt lielākam par 20 bērniem. Tā ir problēma, ar ko šobrīd saskaras lielās skolas. Lielajās skolās arī 2008. gadā pēc latviešu valodas centralizētā eksāmena ieviešanas vai plānotās ieviešanas, kā viens no secinājumiem tika norādīts, kāpēc šie rezultāti ir tik slikti, ir tas, ka finansējuma samazinājums liedz lielās klases dalīt grupās. Un tas apdraud skolēnu kvalitāti, skolēnu izglītības kvalitāti. Mēs uzskatām, ka tā ir problēma. Tā ir problēma, ko nevajadzētu būt, un tā ir problēma, ar ko saskaras tieši lielās skolas, tāpēc, ka viņiem ir pārāk maz finansējuma, lai nodrošinātu darbu vairāk skolotājiem, lai nodrošinātu šo klašu sadalīšanu grupās. Mēs uzskatām, ja palielinātos finansējums, mēs varētu nodrošināt labāku izglītības kvalitāti arī lielākās skolās, dalīt bērnus grupās, mācīt viņiem labāk. Tātad par mazajām skolām, kur ir vairāk ko teikt. Mazās skolas savukārt, tas, ar ko mazās skolas savā veidā uzvar lielās skolas, ir viņas spēja nodrošināt individuālu pieeju. Mazajās skolās ir viens skolotājs uz nelielu skaitu skolēni, un katram var pieiet individuāli, pamācīt, palīdzēt, kas ir ļoti svarīgi. Savukārt, tas nenoliedz to, ka ir tik lielas atšķirības starp lielajām un mazajām skolām. Šie 20% vēl joprojām paliek. Kā viens no iemesliem tiek minēta bērnu motivācija. Starptautiski pētījumi dati un pieredze rāda, ka, ja bērns nonāk mazākā skolā, mācībās neveidojas konkurence. Bērni netiecas uz panākumiem un rezultātā daudz biežāk neiegūst labu izglītību. Mēs uzskatām, ka tā ir problēma, un kas būtu jārisina. Arī pēc nesenajiem datiem OECD ir runāts, ka Latvijā ir ļoti maz bērni, kur ir izcilības. Ļoti maz bērni, kur ietilpst augstākajā kategorijā, kur spēj ne tikai atreferēt zināmus faktus, bet arī paši domāt. Mēs uzskatām, ka viens no tiem iemesliem varētu būt konkurences trūkums tieši mazajās klasēs. Jo mēs nesakām, ka mazajās lauku skolās nav gudri bērni, ka tur nav potenciāls. Tur ir šis potenciāls, bet mēs nespējam ļaut šim potenciālam augt tieši tāpēc, ka viņiem trūkst konkurence, ka viņiem trūkst resursi, ar ko nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Vēl viens iemesls, kāpēc mums šīs reformas būtu jāveic, ir plaisa atšķirībā starp reģioniem. Sociāla-ekonomiskā plaisa. Tas nozīmē, ka ģimenēs ar zemākiem ienākumiem ir grūtāk sasniegt labākus mācību rezultātus, un ģimenes ar zemākiem ienākumiem parasti ir koncentrētas lauku reģionos. 2003. gadā vismaz viens bērns no šīs sociāla-ekonomiskā zemākā līmeņa, tieši no augstākā līmeņa tikai viens, 2003. gadā vismaz viens bērns no augstākā sociāla-ekonomiskā līmeņa mācījās 75% Latvijas skolu. Savukārt 2012. gadā šis rādītājs bija nokritis uz 55%. Tas nozīmē, ka šī plaisa pieauga. Bērnu vecāki sūta savus skolēnus reģionu skolās, lielākās skolās. Šī plaisa paplašinās, un mēs uzskatām, ka tā ir problēma. Un ka
Jo kāpēc tad trūcīgi ģimeņu bērni ir jūtīgi, ir grūtāk mācīties? Tas ir tāpēc, ka viņi ir jūtīgāki pret klases biedru ietekmi un mācās sliktāk, ja lielākā daļa klasē ir tikpat nabadzīgi vai tikpat vāji motivēti. Tā ir problēma, un risinājums šī problēmai būtu, ka no tām vietām laukos, kur ir īpaši maz bērnu un liels trūcīgo skaits, viņi būtu jāved uz pilsētu skolām. Tas būtu vajadzīgs viņiem pašiem, tas viņiem būtu noderīgi. Latvijā tas tā nenotiek. Šī plaisa palielinās un problēmas pieaug. Mēs uzskatām, ka šis būtu jārisina. Mēs uzskatām, ka mazās skolas būtu jāslēdz, jo tas ir veids, kā mēs varam nodrošināt labāku izglītību gan lielajās skolās, gan mazajās skolās, mazākajās skolās. Tas ir veids, kā mēs varam nodrošināt to, ka klases nav pārāk lielas, ka bērni ir motivēti un ka izglītības līmenis pieaug. Mēs esam par izglītības kvalitātes celšanu un mēs esam par efektīvu līdzekļu izmantošanu. Paldies! Liels paldies Dātai par viņas runu. Un tagad no opozīcijas puses argumentējot pret mazo skolu slēgšanu, man ir liels prieks dot vārdu Elizabetei Fleišmanai. Lielas paldies. Tātad sāksim ar to, kas izskanēja visu laiku iepriekšējā runā, un kas bija tas pirmais un pats galvenais, ir tas, ka mazajās skolās ir zemāka izglītības kvalitāte. Kā vienīgais rādītājs tika minēts, tas, kādi ir rezultāti eksāmenos. Un tas ir bieži ticis tāds kā iemesls, kāpēc cilvēki uzskata, ka mazajās skolās ir zemāka izglītības kvalitāte, taču visvienkāršākais un vissaprotākais izskaidrojums kaut kam tādam ir tas fakts, ka bērni lielajās pilsētās vienmēr var iegūt daudz lielāku iespēju tikt pie privātu skolotājiem. Tas ļoti bieži un visu laiku notiek, kad ir eksāmeni, kad ir centralizēti eksāmeni. Bērni, kas mācās pilsētās, daudz vieglāk tiek pie privātu skolotājiem, no kurienes rodas arī augstāki rezultāti. Jo, piemēram, ir daudz citi rādītāji, pēc kuriem var skatīties, kāda ir izglītības kvalitāte. Piemēram, eksistē tāds Ata Kronvalda fonds, kas piešķir balvas dažādām skolām par to, kā bērni parāda sevi visādās olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un tādā garā. Un pirmās divas skolas, tajā ir lielās skolas, bet jau trešā ir mazā skola. Un mazo skolu šajā sarakstā, tur nav iekļauts visas skolas, tur ir iekļautas skolas, kurām tiek dotas kaut kādas balvas par labākajām un augstākajām vietām visādās olimpiādēs. Un tur ir daudz vairāk mazo skolu nekā lielo skolu. Paši zemākie rādītāji ir tajā iekļautajām lielajām skolām. Un tas ir viens no rādītājiem, no daudzajiem, kas parāda, ka tomēr mazajās skolās ir pietiekami laba izglītība. Bērni no mazajām skolām tiek pēc tam, varbūt, ja viņi pāriet uz citām vidusskolām, viņi tur mierīgi tiek un mierīgi mācās, un viņiem nav problēmu ar to, ka viņiem ir grūti tikt līdz programmai tādā garā. Tāpēc, runājot par izglītības kvalitāti, tas nebūtu kaut kas tāds, ko risinātu, ja pilnībā slēgtu mazās skolas, jo sevišķi tur tas, cik es saprotu, mēs runājam par vidusskolām. Galvenais iemesls šobrīd, kas principā sanāk no valdības puses, ir nauda. Mēs gribam ietaupīt naudu, un mēs gribam kaut kādā veidā izdarīt tā, lai mums būtu vairāk naudas, ko tērēt skolotājiem, un tāpēc tādā veidā varbūt mēs varētu paaugstināt izglītības kvalitāti. Pirmkārt, ņemot vērā lielās skolas, tāda problēma Latvijā eksistē daudz mazāk, jo vislielākās skolas ir tās, kurām arī ir vislabākie rezultāti. Pati pirmā skola, kā mēs lielākā daļa parasti zinām, ir pirmā ģimnāzija, kur ir vislielākā pēc vidusskolēnu skaita. Un vienalga, neskatoties to, ka tur ir ļoti daudz skolēnu, vienalga viņiem nav zemāki rezultāti, kas ir pretrunā ar to, ko mums stāstīja, ka, ja ir par daudz bērnu, tad ir daudz problēmas. Tas tā vienkārši nenotiek. Un ņemot vērā to, kā intereses mums ir tiešām jāaizstāv, ja mēs nerunājam par naudu, ja mēs nerunājam par to, kā mēs varam ietaupīt. Mums ir jāaizstāv skolēnu intereses, kas mācās šajās mazajās skolās, kuras slēgs, un ir jāaizstāv skolotāju intereses, kas māca šajās skolās, kuras taisās slēgt. Ir jāskatās uz to, kāda viņiem būtu nākotne. Ja
mēs nodrošinām transportu bērniem, kuriem, teiksim, nāktos braukāt visādām pilsētām. Ir jāņem vērā, ka, piemēram, viņi tad uzreiz arī ar to pašu autobusu aizbrauc mājās. Viņiem nav kaut kādas pēcstundu komunikācijas ar saviem klases biedriem, skolas biedriem. Viņiem jāceļas stipri agrāk, viņiem ir grūtāk, jo sevišķi, ja viņi ir jaunāka vecuma. Ja mēs paņemam un slēdzam vidusskolas, kurās mācās, piemēram, skolēni, kas ir no 2., 3. klases, tad viņus parasti pavada uz skolu vecāki, un tas ir daudz grūtāk mazam bērnam izbraukāt un tādā garā. Tāpēc, piemēram, viena alternatīva, kā varētu citādāk risināt šīs problēmas, kā varētu risināt šīs problēmas ar naudu un ar to, ka resursi netiek pietiekami efektīvi izlīdzināti, ir, ja mēs varētu reorganizēt dažas no skolām par sākumskolām, nevis pilnībā viņas slēgt. Tas ir tikai viens no variantiem, kā var runāt un kā var spriest un kā citādāk skatīties uz šo problēmu, nevis vienkārši slēgt šīs mazās skolas, kuras mēs uzskatām nav vajadzīgas, jo viņās ir slikta izglītības kvalitāte un viņas nenes neko bērniem. Tālāk jāskatās uz skolotājiem, kas reāli māca šajās skolās. Ir jāņem vērā, ka viņi ļoti bieži, ja šīs ir ļoti skolas, kas atrodas, piemēram, kaut kādos ciematos, viņi māca viņās tāpēc, ka viņas ir tuvu mājām. Tas nozīmē, ka vai nu viņiem nāksies atteikties no sava darba kā skolotājiem, vai nu viņiem nāksies braukāt uz tālākām vietām, kas nevienmēr ir iespējams, un ja ir iespējams, ļoti daudz no viņiem, ja viņiem vienalga jau ir jābraukā tālu, viņi tikpat labi varēs braukt un mācīt kaut kādās skolās, kurās varētu, piemēram, maksāt vairāk, piemēram, kaut kur Rīgā, kaut kādās lielākās skolas. Paldies. Ir jāņem vērā, ka ja šādi mēs mēģinām atrisināt problēmu, ka, piemēram, kaut kādās pilsētu skolās pēkšņi ir, teiksim, mazāk skolotāji, nekā mēs gribētu. Viņās nebūs lielāks pieplūdums, vienkārši būs daudz lielāks skolotāju pieplūdums no reģioniem uz Rīgu, un tas, ja tas vispār ir iespējams. Ļoti daudziem no šiem skolotājiem tā ir viņu profesija, tas ir viņu darbs, un ja šīs skolas tiek slēgtas, tad viņiem nav kur mācīt, jo viņi nevar izbraukāt uz šīm tālajām darba vietām. Tātad, vēlreiz atkārtojot visu, kas principā ir pateikts arī iepriekš. Ir šīs atšķirības starp reģioniem, kas tika minētas, viņas nesamazināsies, ja mēs izlemsim pilnībā slēgt mazās skolas. Bērni sāks, piemēram, ja viņi dzīvo vienā pašvaldībā, viņi sāks braukāt uz citām, kas veido daudz un dažādu problēmu priekš pašām pašvaldībām, priekš finansējuma. Ja mēs no šīm problēmām varētu izvairīties kaut kādā citādā veidā, mainot, piemēram, finansējumu šīm mazajām skolām, domājot, kā mēs varam viņas reorganizēt. Šīs problēmas neveidotos problēmas, ka skolotāji zaudētu darbu, neveidotos problēmas, ka bērniem, jo sevišķi maziem, būtu daudz grūtāk izbraukāt uz skolu, viņi nespētu pavadīt laiku ar saviem vienaudžiem pēc skolas, viņiem būtu jābrauc mājās atpakaļ uz savu ciematu, viņi nevarētu kontaktēties ar saviem klases biedriem, kā tas ir ļoti nepieciešams. Un mēs galīgi neatrisinām to problēmu, kas tiek solīta, ka mēs viņu atrisināsim. Mēs neatrisinām problēmu ar tā saucamo izglītības kvalitāti, ka tā ir zema mazajās skolās. Tas tā nav. Mēs nepaukstināsim izglītības kvalitāti. Un vienīgais, ko mēs panāksim, tas, ka mēs ietaupīsim naudu. Un vai tā tiešām ir šī brīža prioritāte? Mums būtu jāmeklē citi risinājumi. Paldies! Liels paldies Elzbetei. Un tagad no valdības puses argumentējot par to, ka nepieciešams slēgt mazās skolas. Liels prieks dot vārdu Ilzei Viņķelei. Sveicināti. Tātad atgādināšu dažas lietas, ko kolēģi Dārta jau minēja. Runājot par mazajām skolām, mēs centāmies definēt to rāmi un minējām, ka mēs neapskatām pie mazajām skolām sākuma skolas, līdz ar to daļa jūsu argumentu īsti nav korekta, jo mēs nerunājam par sākuma skolām, mēs runājam par mazajām skolām, definējot tās pēc skolēnu skaita, proti ne vairāk kā 100. Šeit ir jāsaka, ka Latvijā šobrīd, 16. gada 1. septembrī, bija 123 skolas, pašvaldību skolas, kuru skolēnu skaits bija līdz 70 izglītojumiem. No tām tikai 18 bija sākums skolas, visas pārējās bija
pamatskolas, un šai skaitā pamanījās pat iekļūt vēl 3 vidusskolas. Tātad, lai cik mēs justos unikāli, kā mēs arī esam, katrs kā persona, arī Latvija kā valsts, tomēr ir zināmi zelta standarti, kas var tikt apšaubīti un diskutēti, bet tie ir pierādījumos balstīti, un tie būtu jāņem vērā. Un proti, tas ir tāds zelta standarts par klašu lielumu, par skolēnu pedagogu attiecību, un tas ietver gan finansiālo efektivitāti, gan arī lielāko pievienoto vērtību. Un Eiropas Savienībā caurmērā šis skolotāju attiecība ir 1:15. Mūsu kaimiņos, Igauņos, tas ir 1 skolotājs pret 12,5 izglītojumiem. Somijā, ko mēs uzskatām par labu standartu un piemērus, ko tiekties, tas ir 1:13,1. Latvijā mēs esam ar attiecību 1:10,2, kas ir lielajās pilsētās, caurmērā 1:8. Šeit ir jārunā, ka pie šādas attiecības arī finansējuma izlietojums kļūst neefektīvs, jo laba izglītība nozīmē ne tikai pietiekamu naudas daudzumu, tas nozīmē arī pietiekamu iespēju skolotājiem sadarboties, tas nozīmē arī pietiekamu skolotāju noslodzi, praksi, saskari bērnu starpā. Ja šīs skolas ir tik niecīgas, pie tam lūkojoties uz pamatskolām, kurām nāk klāt vēl arī papildu speciāli egzaktie priekšmeti, skaidrs, ka mēs izslēdzam iespēju sadarbībai, izaugsmēji un tai sinerģijai, ko dod lielāks, bet ne pārlieku liels kolektīvs. Tātad runājot, tika minēts arguments, ka valdības puse piesauca finansējuma ietaupījumu. Es negribētu tam piekrist, jo skaidrs, ka izglītības sistēmā ietaupīt naudu, jeb finansēt to mazāk nav iespējams, bet ļoti būtisks arguments ir, cik efektīvi mēs izlietojam šo finansējumu. Un cenšoties iegūt skaitļus, cik tad pašvaldību pusē izmaksā izglītība, vispārīgā, diemžēl, šādus finanšu aprēķinus pēc saprotamas metodikas neizdevās iegūt, bet mēs varam pieņemt, ka mazās skolās ar zemāku izglītības kvalitāti skoloti bērni nepiepilda savu izaugsmes, attīstības un intelektuālās attīstības potenciālu, kas nozīmē, ka mēs nepilnvērtīgi izmantojam to cilvēku kapitālu, šo cilvēku resursu, kas būtu valsts attīstības nākotnes pamatā. Šos zaudējumus, jeb šo neiegūto labumu kopējo sabiedrībai un individam, diemžēl es nevaru jums aplēst skaitļos, bet to mēs varam ar nerealizētām pilnvērtīgi jauniešu izaugsmes iespējām apmēram iedomāties. Līdz ar to gribētu minēt, ka, protams, dzīvē tik melnbaltas situācijas slēgt, neslēgt negadās, bet ja mēs paturam prātā šos rādītājus statistiskos, kas sevi ietver arī kvalitātes parametrus, tad ir jāsaka, ka, lai cik tas sāpīgi nebūtu, tas lēmums par mazo skolu slēgšanu, kā jau es minēju, mēs nerunājam par sākuma skolām, būtu jāizdara jo noteiktāk, jo ātrāk, jo labāk. Paldies! Liels paldies Ilzei par viņas runu. Un tagad pret pusē, argumentējot pret to, ka būtu jāslēdz mazās skolas, man liels prieks dot vārdu Nikitam Nikiforovam. Labvakar! Es domāju, es nekritizēšu savus oponentus, jo, kā Mārtiņš teica, viena no uzdevumiem ir veicināt kritisku domāšanu. Līdz ar to es drīzāk uzdošu jautājumu, vai mazu skolu slēgšana sasniegs mērķi, un kāds ir tas mērķis? Es domāju, bez šaubam mums, kā politikas veidotājiem, skolniekiem, kā šīs politikas, ja gribat, klientiem, mērķis ir viens. Tas ir izglītības kvalitāte. Un tas pats PISA pētījums, kur tik bieži pieminēts šodien, rāda, ka ir atšķirība ne tikai starp mazajām un lielajām skolām.
bet arī ir atšķirības starp skolām pēc tipiem, starp ģimnāzijām un vidusskolām, starp skolām pēc administratīvā teritoriāla atrašanās vietas, starp republikas pilsētas un novadu skolas un tā tālāk un tā joprojām. Neskatoties uz visiem tiem atšķirībām, Latvijas skolas vēl joprojām ir vidējā līmenī OECD valstīs. Bet kvalitāte tas ir kompleksa jautājums. Tas nav tikai jautājums par skolnieku skaitu. Tas ir pirmam kārtam Latvijas realitāte. Tas ir jautājums par mācību programmu saturu, kuru mēs mēģinām reformēt entajos gados. Tas ir jautājums par pedagogu sagatavošanu. Tas ir jautājums par mācību literatūru kvalitāti un cik viņa ir moderna, par metodiem, ar kuriem mēs mācām mūsu bērnus. Tā kā, ja paraugoties no šī skatu punkta, mazu skolu slēgšana neko nedos mums no kvalitātes uzreiz, bez visiem pārējiem komponentiem. Kur tad viņi ir? Tad sanāk, ka par šo mēs varam kvalitatīvi diskutēt, tikai redzot visu ēdienkārti, bet nevis vienu atsevišķu daļu no tā. Tālāk, redzat, kas pa lietu? Mēs nevaram vienkārši paņemt un pateikt, ka mēs slēdzam visas skolas, kur ir zem X skolniekus. Jo situācijas Latvijas pašvaldības ir ļoti dažādas. Varbūt tā maza skola ir laba kvalitāte. Kāpēc tad viņu jāslēdz? Varbūt tomēr nav citas skolas, un tad bērniem būs jātara 2 stundas tur un 2 stundas atpakaļ ceļā. Ja? Un nebūs laikā mājas darbiem, kas arī ir daļa no mācību procesa. Tad jāvērtē individuāli katru atsevišķu skolu. Un tas ir pirmam kārtam ministrijas uzdevums. Kur tas plāns, kuru mēs sen vēl jau visi prasam, gan deputāti, gan pašvaldības, nav. Bet loģisks secinājums no šī ir kāds, ka mums ir jāmaina mūsu finansēšanas modeli. Iespējams, ka vajadzētu vienu finansēšanas modeli mazajām skolām un otru visiem pārējiem. Par šo mēs nerunājam šodien. Trešais aspekts, viss ļoti būtiskākais, manuprāt. Redzat, es jau uzskatu, ka mums Latvijai galvenais drošības apdraudējums ir šeit iekšā. Un tas saucas demogrāfija un imigrācija. Un mazas skolas, it īpaši lauku teritorijas, var būt tas pēdējais punktiņš, kas patur cilvēkus Latvijā. Patur sava pilsēta, sava ciemiņā. Varbūt tas ir tas pēdējais pīlens, ja nebūs skolas, viņi brauks prom. Par to nerunā neviens. Un tas tik tiešām ir ļoti svarīgi. Jo cilvēku aizbraukšana ir visbūtiskākā problēma. It īpaši mūsu paudzē. Es nerunāju par tiem, kas ir pensijas vecumā tagad. Viņam jau būs vienalga, kas pēc 20 gadiem būs. Ja? Un tiem cilvēkiem, kuri šodien veido to politiku, jo viņi ir gandrīz vai pensijas vecumā. Un par šo ir jādiskutē un jāskata kontekstā ar visiem pārējiem argumentiem, kuriem es teicu. Un tad galvenais jautājums, kur ņemt naudu? Ja? Jo īsumā mums ir jādiskutē par šo. Mums ir problēma, mums ir jācel kvalitāte, mums jāgatavo pedagogus, metodiskus materiālus, mācību saturu, bet tam visam vajag naudu. Kur mēs to naudu paņemsim? Ja? Manuprāt, risinājums ir ļoti vienkārši. Ja demogrāfija un emigrācija ir vislielākais drošības apdraudējums Latvijai, tad mums ir 2% no EKP, kas ir atvēlēti aizsardzības ministrijai.
Nu, tad es nezinu, kā jums, bet man tie bruņu transportori īpaši nav vajadzīgi. Es labprāt ieguldīšu savu bērnu un citu cilvēku bērnu nākotnē, ja? Jo tas tik tiešām ir nākotnē. Jo Latvijas vienīgais resurs ir intelektuālais potenciāls. Un mums ar to jāattesta caur izglītību, sākot no skolām. Paldies! Liels paldies Nikitam par viņa runu. Un tagad no valdības puses argumentēt par to, ka nepieciešams slēgt mazās skolas. Man ir liels prieks dot vārdu Kārlim Andersonam no Iespējamās misijas. Sveiciens visiem! Paldies kolēģiem par viņu argumentiem. Es sākšu ar to apskatīšanu. Tad tika minēts, ka ir daudz komplekses lietas, kas ietekmē izglītības kvalitāti, kā metodas, skolēnu skaits, klases. Es ieteiktu koncentrēties svarīgāko, un tas ir skolotājs. Atsaucoties arī uz ļoti vērienīgu pētījumu par to, kas ietekmē izglītības kvalitāti, Džons Hatijs, apskatot vairāk kā 900 pētījumus, secinājis, ka lielākā ietekme ir skolotājiem. Otrs arguments par finansēšanas modeli dažāda izmēra skolām. Es vēlētos teikt, ka jau esošais finansēšanas modelis nosaka to, ka lielāks atbalsts iet tām teritorijām, kur ir mazāks iedzīvotāju blīvums. Tā kā mazās skolas jau saņem dotajā mirklī šo te priekšrocību. Arguments par to, ka lauku skolas patur cilvēks Latvijā, es to neuzskatu par spēcīgu. Es domāju, ka cilvēki paliek šeit, ja viņi redz iespēju strādāt un atrast darbu, un tieši ekonomiskā izaugsme ir tas, kas notur cilvēkus Latvijā. Par aizsardzības budžetu nerunāšu. Mums tur ir atbildība savu partneru priekšā. Bet tas, ko es vēlējos uzsvērt savā runā, ir tas, ka kvalitātes izglītības pamats ir labs skolotājs. Un es redzu ierobežojumus tam, lai labi skolotāji nonāktu šajās mazajās skolās. Tas ir saistīts ar to, ka labiem skolotājiem ir nepieciešams atalgojums, lai saņemtu atalgojumu, ir nepieciešams nodrošināt slodzi. Un mazās skolas nespēja nodrošināt skolotājiem to slodzi, kas ir arī viens no iemesliem, kāpēc mēs Iespējamā misijā ļoti reti varam satikt savus skolotājus mazās skolās, jo pretī nedabūjam slodzi. Tā rezultātā, ja kāds no skolotājiem aiziet, viņa vietā stājas nevis jauns skolotājs, bet esošie skolotāji piemācās klāt jaunu priekšmetu, lai aizpildītu šo te vajadzību. Un es uzskatu, ka primāri labam skolotājiem ir jābūt sava priekšmeta entuziastam. Viņam ir jāpriecājas par to, ko viņš dara, un šo interesi jāmēģina nodot arī jauniešiem. Es gribēju jūs tā īsi informēt par to, ka no 1. līdz 6. klasē Latvijas izglītības standarts nosaka, ir jāmāc 11 priekšmeti. No 7. līdz 9. skaits jau pieaug līdz 16, un klāt nāk tādi priekšmeti kā fizika, ķīmija, ģeogrāfija, kas prasa arī diezgan daudz resursu skolā, lai šis mācību process būtu kvalitīvs, bet arī ļoti specifiskas zināšanas no skolotāja. Un šādus skolotājus mazām skolām ir grūti piesaistīt. Skatoties arī uz esošo skolotāju vecumu, mēs redzam, ka 2013. gada pētījums Talis norāda to, ka tas ir 47 gadi. Ir pagājuši 4 gadi kopš tā laika, es domāju, viņš ir pieaudzis, nevis samazinājies. Jo katru gadu Latvijas izglītības sistēmā ienāk ap 250 jaunu skolotāju. Un no šiem 250 skolotājiem 70% aiziet uz Rīgu, Pierīgu un lielajām Latvijas pilsētām. Tā kā tikai 30% aiziet uz Latvijas mazākām pilsētām un reģioniem, kur atrodās 60% skolu. Tādēļ mēs jau tagad redzam, ka jaunie skolotāji vairāk aiziet tieši uz pilsētas skolām un lauku skolām ir grūtības piesaistīt jaunas pedagogus, un šī atjaunošanās nenotiek. Ir ļoti daudz šķēršļu, kas liedz politiķiem šīs skolas slēgt, tāpēc es aicinātu
neizmantot izglītību un mazās skolas savu politisko argumentu veikšanā, bet pievērst uzmanību tieši izglītības kvalitātēm, parūpēties, kā mēs varam dabūt visus labākos skolotājus pie šiem bērniem. Un bieži tas nozīmē arī to, ka šie bērni ir jādabū pie labākajiem skolotājiem. Paldies! Liels paldies Kārlim. Un tagad visbeidzot no opozīcijas puses argumentējot par to, kādēļ nebūtu jāslēdz mazās skolas Latvijā. Liels prieks dot vārdu Inārai Dundurai. Labdien visiem! Pirmais jautājums auditorijai. Zinot ekonomikas augstskolas resursu, no kurienes nāk. Jūs esat pirmās ģimnāzijas, trešās ģimnāzijas, kāds vēl no kādas citas tuvējās ģimnāzijas absolventi. Tā ir? Nē. Cik daudz ir no laukus ģimnāzijām un cik ir no lauku ģimnāzijas? Paceliet roku. Tātad, jūs atbildējāt, ka lauku ģimnāzijas nodrošina izglītības kvalitāti. Un lauku ģimnāzijas ir nebūt sliktākas pār pilsētas un pat lielo pilsētu ģimnāzijām. Es jums gribu parādīt, un mēs veicām pētījumu pār centralizēto eksāmenu rezultātiem 14. 15. gads un 15. 16. Tad situācija sekojoša, ka, ja paskatās valsts ģimnāzijas un vidusskolas, kā izskatās, te ir diagramma. Ļoti vienkārši, vislabāk un vislabākais arguments ir cipari un diagrammas, jo tie ir balstīti uz faktiskiem rezultātiem. Atšķirības būtiskas nav. Mēs šobrīd sakām, laukos vēlreiz un nepārtraukti tātad slikta kvalitāte. Paskatīsimies lauku ģimnāzijās. Ja mēs centralizēto eksāmenu kopsavilkums, tātad tie tīrie lauki, tie bez 21 pilsētas, tie bez reģionālām pilsētas izglītības iestādēm, ģimnāzijām un vidusskolām, un bez Rīgas. Tad starpība tātad 52,4 un 51,18, un tās ir lauku vidusskolas. Tālāk, paskatīsimies vēl dziļāk un paskatīsimies teritoriālo griezumu, tieši pēc skolēnu skaita, pēc mazām skolām, būtu labi man ūdeni ielietkuši. Kā tad izskatās uz kartējuma? Lai pārliecinātos par manu vārdu patiesumu, aicinu visus ienākt pašvaldības savienības mājaslapā, un jums noderēs arī kādām citām varbūt debatēm. Tur ir tātad pētījums ar visiem kartējumiem ir ļoti precīzs, ar visiem rezultātiem, un bliss sistēmu atverot, kā lūdzu? Piedodiet, man ir ļoti ierobežots laiks pēc tam debatēs. Tātad, te es paņēmu, lai nebūtu kādas, tādas interpretācijas. Tātad 12 un 18 bērni māzās pavisam skolas, un tumši zaļais žēl vajadzēja man mainīt, kur ir rezultāti ļoti labi. Mums ir lauku mazākais novads valstī Baltinavas novads. Vidusskolas beidzēji iestājas budžeta grupās 90% apmērā. Mums blakus ir Rekavas vidusskola, kuras rezultāti dabas zinībās ir labāk par pirmai ģimnāzijai. Tas ir no tā aspekta par izglītības kvalitāti. Kā jau minēja mans kolēģis, kas ir mūsu pusē, tādas skolas ir dažādas. Skolas ir dažādas gan valsts ģimnāzijas, gan vidusskolas, gan arī parastās ģimnāzijas. Paskatīsimies tālāk. Mēs runājām, un kā galvenajā argumentācija ir, ka
Tātad salīdzinām, kā ir mainījies un samazinājies skolēnu skaits un kā ir samazinājies pedagoģu skaits, mēs aizmirstam vienu. Praktiski skolēns ir būtiski mainījies. Skolēns šobrīd, ja agrāk pietika, un mēs nerunājām par atbalsta personālu, psihologu, sociālo pedagogu, veselu rindu, tad šobrīd skolās ir šie cilvēki, kas arī ir pedagogi, bieži vien tiek pieskaitīti. Nākamais moments. Es vienkārši kopā pa visiem argumentāciju, kāpēc ir tā un ne citādi. Tālāk, ja mēs runājam par izglītību, mēs nevaram runāt tikai par izglītības kvalitāti. Mums jārunā par izglītības pieejamību. 5 minūtes? 2 minūtes. Tātad pieejamība. Tas nozīmē to, ka katram ir tiesības, un ja skola mazā atrodas tālu no lielās skolas, tas nozīmē bērns, cik ilgi pavada ceļā, bet ne tas galvenais. Mums šobrīd jārunā, kā mainīsies nākotnes mazā lauku skola. Tā noteikti būs lielas skolas filiāle, struktūrvienība. Mums šobrīd visās skolās notiek modernizācija. Jaunas videokonference nav nekāds jauns sasniegums. Tas nozīmē, ka centrālā skola, satelīta skolā organizē šos priekšmetus, kas ir 6. 7. klase. Mēs atbalstam to nākotnē, kad jādomā, cik daudz ir vidusskolas. Mēs atbalstam to, ka nākotnē ir jārunā par 7. 9. klasēm, kā nodrošināt. Iespējams, ka mūsu debate ir par to, ka mazās skolas, tātad 1-6 tiek maksimāli saglabātas. Posms 7-9 tiek nodrošināts vai no attālināti, vai bērni tiek īpaši šim stundām vesti. Tas ir daudz un dažādi risinājumi. Taču viennozīmīgi pateikt, ka mazajās skolās, kā jūs redzējat, izglītības kvalitāte ir zema, mēs nevaram apgalvot, to pierāda pētījumi. Otrā lieta, ka mēs sakam, ka tur ir ietaupījums, Pareto principu ziniet, 20-80. Faktiski, slēdzot mazās skolas, mēs finanšu problēmu neatrisinām, jo tanī galā ir maz naudas. Tanī galā, kur ir mazāk bērnu, viņas pašvaldības vairāk finansē. 7 minūtes. Jā, tad jautājums ir sekojošs, ka tā naudas plūsma viņai jābūt detalizētai analīzei, lai mēs varētu tā pēc būtības un jēgpilni situāciju novērtēt. Jo šobrīd tiek izplatīts mīts, slēdzot skolas mazās, tur būs nauda. Ticiet man, tur viņas nav. Jo... Vajadzētu beigt, paldies. Jā. Paldies. Ļoti žēl, ka maz laika. Jums vēl būs iespēja diskusijā izteikties. Paldies jums. Labi, paldies liels visiem 6 debats dalībniekiem. Tagad mēs esam noslēguši šodienas pirmo daļu, kur mums bija mazliet tāda kā formālāka debate, un tagad mēs pārējām neformālajā diskusijas daļā, kur mēs visi varēsim izteikties, un pēc tam, pēc kāda brītiņa, jums arī būs iespēja uzdot savus jautājumus un izteikt īsus komentārus. Varbūt, lai iesākt šo diskusiju, no manas puses tāds pavisam īsts jautājums valdības pusē, patiesībā man interesētu, ko Viņķels kundze un Andersona kungs par šo domā. No opozīcijas puses mēs diezgan daudz dzirdējām argumentus par to, ka nevajadzētu slēgt visas mazās skolas, bet būtu precīzi jāizvērtē, kuras ir tās izcilās mazās skolas, kuras sasniedz labus rezultātus, vai kuras ir tās skolas, kurās būtu jauniešiem vai vecākiem ļoti grūti nodrošināt, ka bērni tiek uz citām skolām. Kādēļ jūs atbalstāt visu šo te mazo pamatskolu slēgšanu, nevis tikai kaut kādu konkrētu mazo skolu slēgšanu? Tas žanra nosacījums bija tāds, ka mūs sadalā komandās, kurš runā par, kurš pret, un es līdz tai pirmai daļai arī ļoti tā svētī tos noteikumus izvēlēšu. Politiķi atbild.
Nē, tā nav politiķa atbilde. Tas ir, kā debatēs notiek, jo jūs faktiski izvēlaties to kauliņu, melns vai balts. Mums iekrita, es teikšu, baltais kauliņš, ja, par to, ka jāslēdz. Un man likās, ka šai daļā brīvajā mēs varam tad runāt kā cilvēki, tā kā patiešām. Un tad es arī atzīšos, es nekādā gadījumā neuzskatu, ka tāda pieeja, ka mēs varam nodefinēt mazās skolas un tad izķer līdz pēdējai un visas aizslēdz. Nē. Jo, protams, ir gadījumi, tie nav vairākumā, kur skola vairāku apsvērumu dēļ, vai tas būtu patiešām arī geogrāfiskā pieejamība, ir loģiska un tai tur būtu arī jāpaliek. Ja? Bet man uzvedināja tādu tā kā smaidu Dunduras kundzes stāstītājs par tām lauku skolām, jo pirmkārt mēs nerunājam lauku skolas, mēs runājam mazās skolas un mēs runājam pēc izmēriem. Ja? Tā kā, skaidrs, ka Rīgā ir mazāk iespēja būt skolai 70 bērniem, bet tomēr. Un arguments par to, ka ir arī ļoti labas reģionu skolas reitingos, es atcerējos, kolēģis stāstīja vienu gadījumu, es piemirsu, kuras pašvaldības skola, pēkšņi reitingos kaut kādā egzaktā priekšmetā, pēkšņi pirmajā vai trīniekā Latvijā vai kā, un visi baigi brīnās, kas tur par lietām. Un izrādās viens puisis te vidusskolā, un viņam ir talants uz kaut kādu vienu priekšmetu, un viņš to kaut kādu olimpiādi novinnējis, un pēkšņi viņi izrādās Latvijas trīniekā. Ja? Arī tā var būt, bet tā ir anekdota, protams. Ja? Tā kā es nenovēlētu nevienam no mums bērnu laist vidusskolā, kur viņš vienīgais bērns. Ja? Labi, paldies. Varbūt Kārlim, kāds tavs viedoklis par šo konkrēto jautājumu? Es noteikti arī nevaru teikt, ka 100% viss jāslēdz, bet pat zinot, kā uz skolu veidošanu skatās arī tie, kas mani zinām cilvēki veidojuši savas privātās skolas, tad tas leciens no, ja veido sākuma skolu no 1. līdz 6. ir viens aprīkojums un viens skolotājs skaits. Un no 7. līdz 9. tas leciens ir tik milzīgs, ka vajag tik daudz speciālists un arī aprīkojumi, ka tas ir būtisks sadārzājums, un tāpēc arī ir maz privāto skolu, kas tajā līmenī var nodrošināt. Un ja mums ir jāuztur šāda infrastruktūra daudzās skolās, tad to nevajadzētu darīt, vai vajadzētu darīt pēc iespējas mazāk. Nikita, jautājums jums. Jūs savā runā diezgan daudz uzsvērāt to, ka ir citi mainīgie vai citas lietas, kas ietekmē iznākumus izglītībā, ne tikai mazās skolas. Un jūs pieminējāt skolotāju sagatavotību un to, cik labi skolotāji. Bet no otras puses Kāļa runā diezgan daudz izskanēja tas, ka lielākā daļa jauno sagatavoto skolotāju darbojas Rīgā vai Pierīgā, un arī no šīs puses izskanēja argumenti par skolotāju sadarbību un tādiem jautājumiem. Kāds ir jūsu viedoklis par to, vai ir iespējams labu skolotāju kvalitāti nodrošināt šajās te mazākajās skolās? Tad pirmam kārtam, ja mēs šodien dalītu balvas, kura komanda vinētu, es varētu uzreiz pateikt, ka Ilze un Kārlis jau samainīja savus viedoklis un daļēji piekrist mums. Jā, līdz ar to bez šaubām mums sanāca trīta viņus pārliecināt. Tad par skolotājiem. Jā. Tik tiešām arī Kārlis savu uzrunu piekrīt man, ka skolotājs ir centrāla figūra. Un tā tik tiešām ir. Un ne tikai skola, bet arī augstskola. Ja? Jo no pasniedzēja gan personīgam īpašībām, gan no pieredzes un zināšanas ir ļoti daudz atkarīgs. Mums ir jāmaina to sistēmu kopumā. Mēs nevaram pateikt, ka šis skolotājs ir labs, ja viņam jāstrādā tikai ar to programmu, kas ir šodien. Ja? Es uzskatu, ka tas, kā mēs mācām savus bērnus šodien, ir ļoti novecojuši. Tik tiešām. Ja? Un es zinu, par ko es runāju. Man ir 2 bērni skolnieki. Ja? Tā kā es sastāpjos ar to katru dienu. Darot mājas darbus, prasīt, ko viņi darīja skolā.
un tā tālāk. Varbūt jūs patraukšu, Dārtas runā izskanēja šie te argumenti par kādiem pētījumiem, kas runā par optimālo klases izmēru, kas ir, man šķiet, ka tika pieminēta 20 bērnu klasē. Kā jums šķiet, vai mazajās skolās ir iespējams nodrošināt šādu te izmēru, un vai tā ir problēma? Es domāju, ka tā ir problēma pirmam kārtam nevis priekš lauku skolam, bet priekš lielajām skolām. Ja? Vai jūs zināt, cik skolnieki vidī ir Rīgas skola? Viena klase. Tas ir ap 30. 29, 30. Ja? Tas ir sākot no pirmas klases. Ja? Tā ir realitāte. Un, protams, strādāt ar 30 bērniem, kuriem ir 6, 7 gadi, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Ja? Man ir viens 7-gadnieks, man ir sarežģīti. Ja? Bet ja viņas būtu 30, es nesaprotu. Ja? Tā kā šī problēma, viņi ir divi gali. Gan lielas skolas, gan mazas skolas. Mazas, kur trūks bērni, un lielas skolas, kur viņas ir pa daudz. Ja? Un kāds ir optimālākais skaits, ļoti grūti pateikt. Tas iespējams ir 20, iespējams tas ir 15. Es domāju, ka mēs šeit atkal nevaram visas skolas dzīt pie viena nosacījuma. Latvijas realitāte tas vienkārši nav iespējams. Labi, paldies. Jā, jūs gribētu komentēt. Es vēl gribētu papildināt, ja mēs runājam par izglītības kvalitāti, un es atvainojos, ka es tā kā mazās skolas un lauku skolas, bet, ja paskatājamies kartē, tad mazās skolas visvairāk ir laukos. Ja mēs šobrīd mīlam runāt par Igaunijas pieredzi, tad ir viens fakts pētījums. Igaunijā skolas nevērtē arī tikai pēc maza vai liela skola, bet vērtē pēc skolas, tas ir otrs vērtējums, kas šobrīd tiek ieviests, kādai katra skolēna individuālā izaugsme. Un pēc šī vērtējuma nebija viss Tallinas labākā skola, kas ir līdzīga mūsu pirmajai ģimnāzijai Rīgas, bet gan Narvas pamatskola. Mēs bieži vien rēķinot naudu, skaitot naudu, aizmirstam par to, ka tur bērns mācās. Mēs šobrīd nerunājam trūkuma dēļ, es neuzspēju pateikt, ka sociāli ekonomiskajai situācijai ļoti būtiska nozīme. Mums noslāņošanās, lai cik tas nebūtu pareizi vai labi, tomēr notiek un laukos tas līmenis sociāli ekonomiskais ir zemāks. Līdz ar to pedagogam, lai sasniegtu rezultātu, ir jāieliek stipri vairāk darba. Ir pašvaldība, kur strādā par izglītības pārvaldes vadītāju doktori, kura veica pētījumu, cik daudz pedagogam jāliek darba, lai šo pašu bērnu sasniegtu tādā līmenī, lai viņš pēc tam jau varētu startēt 7. vai 10. klasē uz ģimnāzijām. Labi. Un tas ir no mazajām skolām. Tātad mums jāpaskatās savādāk, vēl plašāk. Man viens jautājums Kārlim. Viena lieta, kas diezgan daudz izskanēja no, varētu teikt, opozīcijas puses, bija, ka mazās skolas kaut kādā līmenī ļoti svarīgas priekš, tur, ko viņas pārsvarā atrodas Latvijas laukiem. Tas, ka tas ir skolotājiem, tās ir darba vietas, tā ir iespēja jauniešiem uzturēties tuvāk savām mājām, un tika pieminēts arī jautājums par emigrāciju. Un tad ir jautājums Kārlim, kāds ir viedoklis par šo jautājumu, ka skolas potenciāli kaut kādi svarīgi reģiona centri un to slēgšana var izdarīt kaitējumu šīm te vietām? Es uzskatu, ka bieži tajās sarunās, ko mēs dzirdam, tiek jauts izglītības budžets ar sociālo budžetu. Un tad kāds ir izglītības mērķis, vai tas ir nodrošināt šiem skolotājiem darba vietu vai palīdzēt tiem bērniem, kas mācās skolās, sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu un, kā viņš jau minēja, sasniegt savu potenciālu. Tad, manuprāt, lai cik maz ir skola, tur vienmēr ir vairāk bērnu nekā pieaugušo. Un mums būtu jādara tas, kas ir šo bērnu labā. Es to neliktu kā argumentu, ka tas
pazudinās laukus. Ja viņi būs veiksmīgi uzņēmēji, viņi visdrīzāk atgriezīsies tur uzcels māju. Es nezinu. Bet es teiktu, ka nevajag to likt kā galveno argumentu, tāpēc, lai saglabātu skolu šajos reģionos. Vēl, Nikita, Ināra, jūs kāds gribat atbildēt šo? Es gribētu papildināt un atbildēt. Mēs izglītība ir starpinstitucionāla. Izglītība nekad nav tikai izglītība, kā tīri pedagoģija. Izglītība ir sociālā funkcija, un tieši mazās skolas šo pilda un attālos, un tas ir jāņem vērā. Tas nozīmē to, ka mēs ņemam vērā arī to situāciju, lai valstī būtu izglītības pieejamība nodrošināta neatkarīgi no sociāli-ekonomiskās ģimenes situācijas, un šo nodrošina mazās skolas. Otrs, mums šobrīd ir dažādi Eiropas Savienības struktūra fondi. Tā skaitā mēs tērēsim 43 miljonus, lai atrastu agri pametušos skolas. Piedodiet. Un tad, kur paliks tas no 7. līdz 9. klases, ja viņš brauks 30 kilometrus? Un kur viņš pazudīs? Jo tieši šī vecuma grupā ir zēni, kuri atstāja skolu. Kur ir līdzsvars uzturēt mazo skolu, kurā katru bērnu pašvaldībā zina, katru ģimeni pazīst, un tērēt naudu pēc tam, lai viņu atrastu, viņam rakstītu plānu, vēl kaut ko un vēl kaut ko. Tad varbūt skatīsimies pēc tā drusciņa arī ar pieeju tādu, ka katrs bērns ir svarīgs un viņam ir jāatrodas skolā. Un Labi, to nodrošina paldies. mazās skolas. Ils gribēja kaut pieminēt. Jā, es gribēju teikt, pirmkārt, izglītībai ir sociāla funkcija arī, bet tā pilnīgi noteikti ir iepretim izglītojumiem un viņu ģimenēm, bet nevis tik daudz pedagogiem. Un izglītībai nav jānodrošina subsidētās darba vietas vienā pagastā, kurā citu darba vietu nav. Un man ir grūti iedomāties to, ja noticēt tam sentimentam, ka skola būs tad tas, kaut gan tur ir daļa taisnības, tas izšķirīgais punkts, vai tad tas pagasts vai pašvaldība izdzīvos vai nē, tad sakiet lūdzu, kas tā par pašvaldību, kam tad tur apkārt ir jānotiek, ja nav jānotiek, ja vienīgais ir skola, kur tie vecāki strādā. Tad tas, būsim atklāti, taču skola pati par sevi nenoturēs cilvēkus, ja tie cilvēki kaut cik necik atbildīgi pret savām dzīvēm un bērniem izturās tai vietā, ja viņiem nebūs kur strādāt. Un kas tad tas ir par sapņu modeli, ja bērni paliek tai mazajā skoliņā, bet vecākiem ir jābrauc uz darbu, piemēram, 60 kilometrus. Labi, paldies. Būsim taču reāli. Mēs tūlīt dosim vārdu jums, jo mēs jau esam daudz runājuši. Bet pēdējais jautājums, viena lieta, kas vienkārši izskanēja, kas man likās tāda kā intriģējoša, bija, ka Ināras runā izskanēja šāds te arguments par to, ka skolas, varētu teikt, ka izglītība mainās, ir pieejami jauna rīki, tik pieminēt šīs videokonferences, tas, ka skolotāja loma mainās un ka iespējams nav nepieciešams vienmēr kaut kur braukt un būt fiziski klāt. Un tad man vienkārši liekas interesanti, kāds ir varbūt Kāļa viedoklis par šo tēmu un vai tā ir tāda kā realistiska vīzija, ka ir iespējams paturēt mazākas skolas, kā iespējams tāds filiāls vai kaut kas līdzīgs priekš lielajām skolām. Jā, man ir bijušas daudz diskusijas ar Latvijas tehnoloģiju uzņēmējiem, kas ļoti redz, ka tehnoloģijas atrisinās šo problēmu. Bet es neatkāpšos no domas, ka lielākā ietekme noteikti ir skolotājiem, kas ir uz vietas, jo viņš to bērnu zina, viņš to bērnu redz. Protams, ka tehnoloģijas ir jāizmanto, lai kaut kādu saturu mēs mācītos moderni varbūt un kas mums nav aizsniedzams, bet tas nevar kļūt par standarta procesu, kā bērns mācās, jo viņam ir jāiemācās pašam vadīt savu mācības procesu, un to var izdarīt skolotājs, pēc tam jau varam dot video lekcijām vietu. Jā. Labi, paldies, Kārli. Labi, mēs esam ļoti daudz runājuši, un patiesībā man šķiet, ka tagad ir laiks mazliet dot vārdu jums. Mums ir pāris cilvēki ar mikrofoniem, kuri, ja jūs pacelsiet roku un mēs jums dosim vārdu, jums iedos mikrofonu un jūs varat uzdot jautājumu. Viena maza lieta,
Tas, kas parasti notiek publiskajās diskusijās, ir, ka cilvēki kļūst ļoti dusmīgi, sāk viens uz otru bļaut. Lūdzu, nedadam tā šodien, paliekam diezgan cieņpilni un uzdodam īsus, konkrētus jautājumus, kas ir jautājumi, nevis vienkārši jūsu viedoklis. Un lūdzu, nofilmulēt tos kā jautājums kādam konkrētam šīs te debatas dalībniekam. Tad lūdzu, kurš gribētu uzdot kādu jautājumu? Varbūt, jo tur bija pirmā roka, vai ne? Jā. Tad man jautājums būtu tiem, kas ir pret skolas slēgšanu, tieši no situācijas, ka man pašai šobrīd ir iespēja strādāt mazā skolā, kur ļoti liela un būtiska problēma ir īpaši šobrīd februārī, kad ir gripas epidēmija, un daudz skolotāji, piemēram, paralēli ir gan audzinātāji, gan vizuālās mākslas skolotāji, gan arī mājturības skolotāji, kur arī, ja, piemēram, tiktu ieviestas tās modernās tehnoloģijas, gan jau, ka šajos aspektos nederētu, kāds stāv vizuāli tāfelē interaktīvajā priekšā. Un tātad pedagogs ir saslimis un visu laiku sanāk aizvietot. Un tad geogrāfijas, pasaules vēstures un Latvijas vēstures skolotāja ir skolā 1 reizi nedēļā un arī saslimst. Un arī sporta skolotājs ir saslims. Un tad sanāk, ka pirmām kārtām pārējiem pedagogiem visu laiku ir jāaizvieto vai nu mācību priekšmetu, kuros viņi nav kompetenti, vai arī sanāk visu laiku tam bērnam vienkārši nenotiek mācības tajos priekšmetos. Teiksim, 2 no tiem skolotājiem jau no janvāra sākuma no skolā. Un vai tad tiešām tiem bērniem ir tā kvalitāte, vai bērni ir ieguvēji? Un arī pedagogs, kurš, piemēram, tas gan ir personiski, bet, teiksim, man arī pateica, ka jā, ka vienkārši nevar paņemt slimību. Labi, paldies, mēs sapratām jautājumu. Tad Nikita varbūt pirmais varētu atbildēt, pēc tam Ināra. Jā, Vēl tuvāk mikrofonam mazliet. Tas saucas epidēmija, cik tālu es atceros, jā, un, protams, ka janvārī mums mēs dzīvojam Latvijā, jā, mums notiek gripas epidēmijas, jā. Es ļoti ceru, ka jūsu mazajā skolā tas nav sistēmas pasaukums, tas tik tiešām ir atsevišķais gadījums, jā, nopietni. Tā nevarētu tā būt, ka viens pedagogs vai 2 aizvieto visus, jā, tā nevarētu būt, jā. Tā ir faktiski visu gadu. Ja? Varbūt nepārvēršam šo diskusiju, vienkārši jautājums. Tad, īsi mana atbilde, tas ir force majeure, sauc par epidēmiju. Rīgā arī tā mēdz noteikti ne tikai mazais skolas, bet arī lielais. Kāds Ināras viedoklis par šo tēmu? Jā, es gribētu teikt, tas pirmais, kas ir informācijas tehnoloģijas. Tātad neskatīsim šobrīd bet es jums vienu piemēru. Šobrīd, nenosaucot novadu, tiek realizēta izglītības tīkla reforma, un kuru es arī pieminēju no tribīnes, tas ir, ka mazās skolas ir lielās skolas filiāles. Lielās skolā ir ģimnāzijā, tātad pedagogi ir pietiekoši skaits, kuri aizvieto vajadzīgos pedagogus mazajā skolā. 1. Otrs. Tiek realizētas mācību process mazajā skolā tādā veidā, ka visi pasākumi, Ziemassvētki un dažādas balles, kas ir, tās ir mazā skola brauc uz vietas. Mazā skola brauc sportot kopā, mazā skola tiek plānots skolotāju noslodze kopā liela ģimnāzija ar mazo skolu. Un pēdējais, ļoti svarīgi, kāds ir izglītības pakāpe. Šobrīd kompetencēs balstīt izglītību mēs ejam 1.6, kur tiešām daudziem skolotājiem ir jāspēj pasniegt vairākus priekšmetus, bet sākot ar 7.9, tas jau ir lielās skolas, ja tas ir specializācija. Labi, līdz ar to arī speciāls skolotājs. Tālāk, varbūt tad tur bija nākamais jautājums, bija pacelta roka, vai ne? Ieslēgts, jā, ieslēgts. Man ir jautājums valdības pusē. Ja skolotājs, protams, ka skolotājiem jābūt augstas kvalifikācijas, gudram, zinošam un visādi citādi spējīgam iedot vajadzīgās kvalitātes skolēnam. Ja skolu slēdzam, tad visus tos mazos cilvēciņus vedam uz citu skolu, uz blakus pagastu vai uz pilsētu un tā tālāk. Bet ja šis risinājums ir tāds, ka mēs nodrošinām transporta izmaksas skolotājiem, kurš aizbrauc uz 2, varbūt 3 skolām un māca vienu priekšmetu
ļoti labi, ļoti kvalitatīvi un iespējams ir arī iespējamajā misijā. Tas ir mans jautājums, bet kamēr jūs domājat atbildēs pavisam īsu komentāru, ja drīkst, pavisam īsu. Zem 20 sekundē. Okay. Pirmkārt, es atbalstu dažu mazo skolu slēgšanu, ja tur patiešām ir sūtīga kvalitāte, piedodiet par lamu vārdu. Arī tādas, diemžēl, satiktas. Bet mazo skolu programmu salaks tas pats Kārlis Ulmanis, kurš man nepatīk, bet viņš atbalstīja mazo skolu celšanu gar pierobežu. Tas ir tas drošības jautājums. Un pēdējais, ko gribu pateikt, zem 20 sekundes. Es domāju, ka pietiks. Paldies. Tad Kārlis varbūt pirmais varētu atbildēt. Ja, es uzskatu, ka tā kā jūs minējāt, tā noteikti arī ir skolotāji, kas braukā no skolām, tā ir atsevišķa. Varbūt ļausim Kārlim atbildēt. Uz tādiem priekšmetiem kā fizika un ķīmija, jā, man nav datu, cik skolotāji braukā, bet es zinu vairākas skolas, kur tas notiek, kad viena diena ir vienā skolā un citu dienu citur. Jā, protams, tas ir variants, bet tas, manuprāt, nav labākais izglītībai, jo skolotājiem tomēr vajadzētu būt blakus un redzēt to skolēnu ikdienā, kā mainās. Viņš teica, kā lūdzu? Jā, ja mēs runājam tikai par zināšanu nodošanu, jā, bet izglītība un tas, ko jānodrošina izglītības sistēmai, nav tikai zināšanu nodošana. Tāpēc es teiktu, ka tas nav labs variants. Kā pagaidu variants, protams, tas var darboties. Ilze? Man šķiet ļoti tāds inovatīvs risinājums, kur acīm redzot ir kāda saprašanās ar Nikitas piedāvājumu pārskatīt tos 2% aizsardzībai, jo izvietot mazās skolas gar pierobežu, tas tāds inovatīvs drošības risinājums. Tā kā dzīvo vairogu vai kā, es īsti nesapratu. Un ko tā arī nopietni? Labi, nekļūsim dusmīgi, tad Labi. Nākamā roka bija tur. Sveiki! Es gribēju pajautāt pusē, kura ir pret skolu slēgšanu. Es personīgi uzskatu, ka mazo skolu saglabāšana īstenībā palielina sociālo plaisu, jo, manuprāt, es pati nāku no supermaza lauku reģiona, un visi, kas var aizvest savus bērnus uz reģiona skolu, kas ir labāka, to dara. Un, manuprāt, kā jūs varat komentēt situāciju, ka jūs sakat, ka skolu saglabāšana uzlabos sociālo situāciju, es uzskatu, ka tas tikai to pasliktinās, jo tas vēl vairāk padara situāciju, ka cilvēki, kuri nevar aizvest bērnus, viņi paliek mazajā lauku skolā, tie, kuri var atļauties, ved uz pilsētas skolu. Vai kā jūs to varētu komentēt? Inār? Te nebūs viena atbilde, jo, ja mēs runājam par mazo skolu, par viņu slikteni, tad kāpēc ved no šīs skolas prom? Tas nozīmē, ka tādā skolā nav pietiekoša kvalitāte. Tad, kad tiek pieņemts lēmums par skolas turpmāko darbību, tiek ņemti vismaz 5 aspekti vērā. Un pirmais, vai skola nodrošina izglītības kvalitāti? Kāds ir pedagoģiskais sastāvs, kāda infrastruktūra, kāda šīs vietas demogrāfija un konkrēti, cik jauno ģimeņu, vai ir iespējams vispār, ka tur būs bērni. Līdz ar to, ja ved prom, tas nozīmē, ka šai skolai neatbilst kvalitāte. Un mēs nerunājam šobrīd par skolām mazajām, kuras jāsaglabā, kuras neatbilst. Bet es vēl gribētu teikt, kāda ir tendence. Tendence vēl ir pretēja. Bieži vien no lielās skolas bērnu. Viņam ir sliktas rezultāti, un tad viņam tā iesaka vecākam, iet uz to tur skolu. Praktiski mākslīgi pazeminot tās skolas rezultātus un kvalitāti. Un tādā pašā laikā no šīs apdzīvotās vietas vecāki pieņem lēmumu, ka bērni ies pilsētas skolā, tā kā notiek divvirziena kustība. Līdz ar to mūsu viedoklis tādas skolas, kurām nav kvalitāte, ir jāslēdz. Labi. Un nevajag vedāt šurpu turpu bērnus. Nikita, grib piebilst kaut ko? Jā, es piebildīšu labprāt. Redziet, viss tomēr reducējas uz kvalitāti. Ja? Un tad šodien kāds mums ir piedāvājums. Ja? Ir tie cilvēki, kuri saka, tad sliedzam, mazas skolas ciet, un
Līdz ar to mums palika tikai kvalitatīvas skolas, kuru vēl bišķiņ jāuzlabo atsevišķi tur parametri un būsim PISA reitingos tur labājas vietas. Ja? Mēs sakam, ka visiem skolēm jābūt vienāda kvalitāte, un līdz ar to mums ir jāstrādā pie kvalitātes jautājumiem, kuram, kā es teicu savu uzrunu, ir vairāki aspekti. Ja? Līdz ar to strādājam pie kvalitātes. Protams, varētu būt vietas, kur mazas skolas vajadzētu aiztaisīt ciet. Bet dotajā brīdī mēs uz šo jautājumu nevaram atbildēt, jo mēs nezinām visas pārējās apstākļos. Un tās būs jāizvērtē atsevišķi un konkrēti katra pašvaldība. Mēs nevaram pateikt, ik skolēni taisam ciet. Nē, tā nevarētu būt Latvijas realitāte. Labi, paldies. Ilz, tu gribēji piebilst? Tāda nebūs Latvijas realitāte. Diemžēl tas patiešām, jo tur būs ilgi un gara ņemšanās. Bet, Nikita, pirmkārt, man ir prieks, ka tu arī ņem tos vārdus mutē un saki, ka dažas skolas būtu jāslēdz. Mēs taču cilvēciski diskutējam tagad jau, vai ne, tā daļā? Bet vēl šeit ir zināmas saistības, kurās, diemžēl, vai par laimi nav nekādu emociju. Tas ir noteikts, varētu teikt, tā apgrozījums pret kvalitāti. Un vistuvāk analoģija ir medicīnā. Tur ir daudz, vēl konkrētāk izmērāmas lietas. Ja slimnīcā dzemdību skaits gada laikā nepārsniedz noteiktu skaitu, jums neviens cilvēks pie vesela saprāta neatļaus, neieteiks to dzemdību nodaļu tur paturēt. Tas ir ļoti analogi arī ar izglītības sistēmu. Jums nav tā apgrozījuma, jums nav tās iespējas ne pedagogiem, ne bērniem pilnveidoties un sadarboties, jūs nevarat izspiest tur to kvalitāti nekādi. Paldies. Izspies labs vārds, ko izmantot. Tu, Halo, ir. Mans jautājums ir arī tīri par finansēm. Es esmu absolūti humanitārs cilvēks un gribu arī pajautāt, vai jūs zinat, kā veidojas tieši šis te budžeta sadalījums, kur aiziet nauda, cik tiek tērēts tikai un vienīgi telpu uzturēšanai, apkurēm, pusdienām, saimniekam, skolas un tā tālāk. Un, vismaz es esmu dzirdējusi argumentu, kas ir arī par šo skolu slēgšanu, tajā, ka šo naudu, ko mēs tērējam telpām, kurā uzturas 25 skolēni un 25 apkalpojošais personāls, tā skaitā skolotāji, varētu īstenībā pārvirzīt pedagogu atalgojumiem, tālāk izglītībai un tā tālāk. Tad jautājums vēlēs, vai jūs varat paskaidrot, kā tie, kas ir pret slēgšanu, kā tad šis finansējums tiek sadalīts, cik aiziet reāli ēkai un cik aiziet pedagogiem, infrastruktūrai un tā tālāk. Paldies. Var konkrēti palūkt, vai tu Inārai vai Nikitam gribi uzdot jautājumus, gribi vienkārši vairāk jautājumus? Jūs par pašvaldībām zināsiet labāk, kur tur sadalās tās naudas. Mēs neveicam tādu apkopojumu, cik izmaksā viena skola vai otra skola. Ja mēs runājam par mazām skolām, tad faktiski mazās skolas nav vairāk kā tikai tīra skola. Viņu stipri maz ir. Kā maza skola ir tikai skola, un tas ir, es gribētu teikt, teritoriāli attālinātajās vietās. Viņas ir kā daudzfunkcionāli centri. Šīs skolās atver pirmsskolas izglītības iestādes, šīs skolās atver pasta nodaļas, faktiski koncentrē visus pakalpojumus. Līdz ar to arī izmaksas sedz pašvaldība, un tas vairs nav uz skolēnu izmaksām. Jo tā ēka tā tad tiek uzturēta no dažādiem avotiem, tā, ja vienkāršoti varētu izteikties. Savukārt, es jau minēju, ka, ja mēs novērtējam izglītības sistēmu un novērtējam izmaksas, tad faktiski šīs mazajās skolās no visa kopējā finansējuma, un par mazām skolām mēs varam runāt tuvu tātad atkarībā no tā, kādu mēs līmeni uzliekam, vai tas ir līdz 70, vai tas ir līdz 100, vai kādu citu gradāciju, ir 20% tikai finansējuma. Tātad, ja mēs domājam, ka ar to finansējumu mēs pacelsim īpaši stipri algas, tā nesanāks, jo tas bērns aizies uz citu skolu, viņam aizies līdzi nauda. Saldus piemērs ir, tāpēc es jums stāstīju,
ka pašvaldības faktiski šobrīd ir procesā, lai reorganizētu savu izglītības tīklu. Un tas mīts, ka pašvaldības nedara, tas vienkārši tā tiek izplatīts, jo reāli visas pašvaldības Es domāju, ka mēs varam virzīties tālāk, tās galvenās idejas. Katrā gadījumā visur rēķina un visur skatās. Ir vietas, kad mēs nevaram salīdzināt bērna komfortu, bērna iespējas, ja ir 60 kilometri ar skolas uzturēšanu. Mēs tā kā... Sveicināti. Jautājums pretpusei, droši Vai kāda vien konkrēta? droši vien labāk Inārai. Man tā šķiet, ka jūs atbildēsiet korektāk varbūt. Man ļoti patīk, ka jūs pieminējat to kvalitātes parametru. Zināmas analoģijas man sasaistās reizēm ar veselības jomu, kur daži runā, gribi dzīvot, brauc uz Rīgu. Protams, ignorējot to ziloni telpā par to, ka pašvaldība ir vienkārši par daudz un tādai Baltināvai nevajadzētu vispār būt atsevišķai pašvaldībai. Tomēr man patīk, ka jūs pieskarāties tai kvalitātei. Man ļoti patīk. Tad varbūt jums ir viedoklis par to, kā noformulēt to kvalitāti. Piemēram, vismaz 20 bērni klasē, manuprāt, tas ir kvalitātes jautājums. Nevis tur finansējuma vai vēl kaut kā. Tas, ka skolotājs strādā vienā skolā, nevis braukā uz daļslodzēm uz 4, 5, 6, 7, man liekas, tas ir kvalitātes jautājums un normālai skolai, kas nodrošina normālu kvalitāti, būtu tas jānodrošina. Varbūt jums ir kaut kādi tādi kvalitātes parametri, pēc kuriem mēs tad varam nevis likvidēt vai slēgt. Es tāpēc nepiekrītu šī fóruma nosaukumu. Nevis slēgt, bet apvienot. Mēs neslēdzam visas skolas, jo skolnieki paliek. Viņus vienkārši apvienotās skolas. Paldies. Labi, Ināra? Par jautājumu, kas ir izglītības kvalitāte, debates joprojām notiek. Un tas ir stipri plašs, mēs varētu veselu debašu ciklu organizēt. Pirmais, vienam ģimenei būs, ka viņa bērns beidzot skolu, beidzot sākuma skolu, pamatskolu, veiksmīgi startē ģimnāzija vai aiziet uz profesionālu izglītību, iegūst izglītību, izveido ģimeni, paliek Latvijā un dzīvo. Kvalitatīva izglītība. Citam atkal savukārt būs parametrs, ka kvalitāte izglītība, ka viņa bērns ir tātad ļoti labi beidz, veiksmīgi startē dažādās olimpiādēs, un to mēs arī dzirdējām no mūsu kolēģis, kādu lauku skolu bieži vien tātad mācās mazā skolā, bet veiksmīgi startē dažādās olimpiādēs, tātad viss ir kārtībā. Trešajam, jo viņš sasniedz labus rezultātus. Mēs, jo sabiedrībā viedoklis būs atkarīgs no tās izpratnes, kādā ir. Ja mēs savukārt runājam tādā jau tīri formālā līmenī, 20, 30 nav izglītības parametrs. To jums es varu vēlreiz un vēlreiz atkārtot. Izglītības parametrs ir katra bērna individuālā attīstība. Par cik viņš iestājas skolā, par cik viņš ir izaudzis, par cik viņš ir spējīgs tālāk pats, gan viņam ir sociālās prasmes, komunikācijas prasmes, viņš spēj pats patstāvīgi tālāk virzīties izglītības sistēmā. Labi, tā paldies. Ir izglītības kvalitāte. Ne 30, ne 40. Paldies, tur bija jautājums. Paldies, man 2 īsi jautājumi, viens Kārlim un viens Inārai. Kārlim jautājums ir, jūs teicāt, ka centrāla skolotājas sistēmā ir. Es saprotu, ka iespējamā misija ir skolotāju programma, bet vai tomēr nav tā, ka skolēns ir centrā, nevis skolotājs? Varbūt tas ir tāds semantisks jautājums, bet šķistu, ka galvenais, uz ko mēs te mēģinām kopā visi strādāt, ir, lai tā kvalitāte tam bērnam palielinātos, un skolotājs ir tikai tāds aģents, ar ko tas notiek. Jautājums Inārai ir, jūs teicāt, skolēns ir būtiski mainījies, un pieminējāt, ka ir speciāli pedagogi un tā tālāk. Jautājums ir, varbūt, ka skolēns nav tik ļoti mainījies, vienīgi varbūt iepriekšējos laikos tie pedagogi nebija pieejami, un tie servisi nebija pieejami, un mainījusies ir sabiedrība un prasības, un ka tas bērns varbūt nav tik ļoti mainījies. Man vienkārši gribētos mazliet komentāru par to. Paldies. Kāl? Jā, es varbūt uz pirmo jautājumu. Jā.
Protams, ka galvenais ir bērns, bet skolotājiem izglītības procesā ir vislielākā ietekme, un tas ir tas, ko valsts no savas puses var atbalstīt un ietekmēt. Tāpēc arī es uzskatu, ka tam ir jābūt šim skolotāju atbalstam, lai viņi ir pieejami, tie, kas ir motivēti un zinoši, lai viņiem ir iespēja strādāt, lai viņiem nav jāplāno miljonus stundas un nav laika pārdomāt to, ko es esmu izdarījis, lai tā iespēja augt. Tā kā skolotājs ir tas, ko valsts var ietekmēt, tāpēc es viņu liktu centrā, bet bērns, protams, ir galvenais. Paldies. Un uz otru jautājumu? Es jums piekrītu, ka šo problēmu skatīt tā vienkārši, ka šobrīd varbūt, ka mainījies bērns vai nav mainījies, bet ir mainījusies arī šī, kā jūs teicāt, un šī sabiedrības attieksme un sabiedrības prasības pret skolu. Un faktiski bērns ir galvenais, un tāpēc arī kad mēs runājam gan par finanšu plūsmām, gan visu pārējo, mēs nedrīkstam aizmirst, ka centrā ir bērns. Vienā gadījumā viņam būs labi mācīties lielā skolā, citā gadījumā viņam būs tomēr vajadzīga individuāla. Un visbeidzot, bērna individuālās vajadzības, un es gribētu vēl pieminēt to, ka šobrīd ir svarīgs aspekts arī iekļaujoša izglītība, kas tiešām ir mainījusies, ka pēdējos 5 gados mēs runājam, ka bērnam nav jāmācās ar speciālajā izglītības iestādē, ja viņš var mācīties parastajās izglītības iestādēs. Sabiedrība mainās, sabiedrība uzstāda augstākas prasības pedagogiem, izglītības sistēmai, skolām, pašvaldībām, un nekur mēs nepaliksim. Mēs varam šobrīd debatēt viena vai otra puse, bet fakts tāds, ka izglītības iestāde, kas nenodrošinās šo prasību, sabiedrības prasību izpildi, no viņām vienkārši bērni aizies, un viņi tur nebūs. Jo, lai pieņemtu lēmumu par mazās skolas turpmāko darbību, par viņas slēgšanu, tad pirmais ir jārunā ar ģimeni, ko mēs šobrīd arī organizējam pašvaldībās. Labi, paldies. Un nevis ar pedagogiem, ar ģimeni, ar bērnu. Kārlis gribēja 20 sekundes. Man diemžēl dos. Jā, es tiešām piekrītu, ka skolotājiem ir vajadzīgs tas atbalsts. Un lielā skolā šo atbalstu personālu nodrošināt skolotājiem ir vieglāk un ekonomiski pamatotāk. Tas viss. Labi, es atvainojos. Diemžēl mums laika ir tik, cik mums ir. Tas ir vēl viens iemesls uzdot īsus jautājumus. Šīs debatas, man šķiet, ka ir paskrējušas tā ļoti ātri. Bet ir viena, pirms mēs vēl paskāmies visiem mūsu debatas dalībniekiem, ir viena ļoti svarīga lieta, kas mums jāizdara. Mums ir jānoskaidro, kura debatas puse tad ir šodien uzvarējusi. Izskatās, ka abas debašu puses vienu otru pārliecināja, bet tas droši vien nav īstais kritērijs. Ja es pareizi atceros, Evija man palīdzēs atcerēties, mēs sākām šīs debatas ar to, ka apmēram 30 cilvēki bija par mazo skolu slēgšanu un apmēram 6 cilvēki bija pret mazo skolu slēgšanu. Tad es varētu palūgt lūdzu tiem, kas pēc šīs debates domā, ka vajadzētu slēgt mazās skolas, lūdzu paceliet savu roku. Daži cilvēki aizdomīgi skaitīšana, bet apmēram vai nu tikpat daudz vai mazlietiņu vairāk. Un cik ir tie, kas ir pret to, ka vajadzētu slēgt mazās skolas? 4. Bet daži cilvēki arī aizgāja prom. Mana tāda interpretācija būtu, ka šajās debatēs izstāsta, ka nav tāda ļoti skaidra uzvarētāja. Vismaz pēc tādas skaitliskās interpretācijas. Bet, es ceru, ka jums šīs debatas patika tikpat daudz, cik man. Man šķiet, ka mēs tiešām dzirdējām daudzus interesants un jautājumus. Un kā minimums es ceru, ka vismaz visiem tiem, kas sekoja debatēm šeit un arī TV-netā, ka jums ir varbūt labāka izpratne par daudziem no šiem svarīgiem jautājumiem. Es gribētu, lai mēs visi kopīgi pasakam lielu paldies visiem lieliskajiem 6 šīs debatas dalībniekiem.
Citādi liels jums visiem paldies. Nāciet uz mūsu debatēm, domājiet kritiski, atbalstiet, ko tu domā aktivitātes un tiekamies nākamreiz.